Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Volkswagen Komerctransports un Gemos. Tūkstošjūdžu ekspedīcijas komanda dodas uz Sumatru, salu, kas atrodas Dienvidaustrumāzijā, Malais arhipelāgā. Ekspedīcijas mērķis ir sasniegt milzu vulkāna krāteri, kur noticis lielākais izvirdums pasaules vēsturē, kas iespējams izraisīs pēdējo ledus laikmetu, un nokļūt līdz mazu tautiņu apdzīvotām teritorijām dziļi lietus mežos, kuras gandrīz nav skārusi mūsdienu civilizācija. Ekspedīcijā piedalās mūziķis Kārlis Kazāks, aktieris Andris Bulis un komponists Jānis Strapcāns. Viņiem 2 nedēļās būs jācenšas pēc iespējas labāk iepazīt vienu no skaistākajām Āzijas vietām – Sumatras salu. Sumatra ir viena no gandrīz 18,000 Indonēzijas salām, kurā dzīvo 50 miljoni iedzīvotāju. Interesanti, ka Indonēzija ir valsts ar lielāko musulmaņu pilsoņu skaitu pasaulē. Gandrīz 90% šeit ir islāmticīgo. Ekspedīcijas ceļojums sākas Sumatras galvaspilsētā Medanā, kurā dzīvo ap 2 miljoniem iedzīvotāju. Pieķēru sevi pie tādas deja vu sajūtas, ka es to pilsētu esmu kaut kur redzējis. Un arhitektūra, vide, dzīvība uz ielas ļoti atgādina gan Kambodžā piedzīvoto pilsētās, gan Ganā, Āfrikā. Es domāju, ar ratu būšanu. Ratu būšanu šā, jā. Sanāca ratu būšanu. Viņš drupus un jūda vienkārši. Laba boda šitā. Tas tālāk atvērš, tad jūs varēsiet atnākt. Tas droši vien kaut kādā veidā saistīts pirmkārt jau ar to, ka ekvatora tuvumu, ar to, kādas ir nepieciešamības no tās apbūves. Un tāda zināma, mūsuprāt, tāda paviršība redzama. Bet man šķiet tīra, salīdzinoši tiešām omulīga vide. Jā, tā satiksme viņiem šeit arī jau droši vien jau varēja pamanīt, ka braucam pa pretējo pusi. Pirmkārt, salīdzinājumā ar Latviju, piemēram, tad tās stūris ir otrā pusē un noteikumi praktiski nekāda nav. Luksforā vienkārši visi iebrauc un pīpinot, katrs izbrauc ārā, uz kurieni vajag, un noteikums neviens nekāds neievēro gandrīz. Tas pirmais šoks ir pāri, nevar teikt, ka šoks tā pirmā kaut kāda, tāda, kā te ir, džungļi, tepat ielas vidū džungļi tur vai kas tas pa dārziņu, kas nav sakopts. Bet, baigi ātri jau mēs ieplūstam tajā. Medana ir salīdzinoši jauna pilsēta. Tās uzplaukums sākās tikai 19. gadsimta beigās, kad holandiešu kolonisti šeit sāka veidot tabakas plantācijas. Lai arī Medanā nav ne īpašas arhitektūras, nekādu citu ceļotājiem interesantu objektu, tomēr šeit ir kāda vieta, kas ceļotājiem būs jāapmeklē. Ekspedīcijas komanda dodas uz pilsētas centru izpētīt kādu tikai Āzijai raksturīgu ārsniecības veidu. Lai arī šobrīd neviens ārsnieces gribētājs šeit nav redzams, Indonēzijā ir izplatīts tā saucamais sliežu elektroimpulsu fenomens. Brīnuma pamatā ir vājas elektrības impulsi. Pirms pārbrauktuvēm vilciena sliedēm ir pievienots speciāls elektroimpulsu devējs, kas brīdina par vilciena tuvošanos. Tāpēc, savienojot abas sliedes, var saņemt vāju elektrības triecienu sēriju. Šis tautas medicīnas virziens ir radies no kādas brīnumainas leģendas. Insulta daļēji paralizēts vīrs devies uz sliedēm darīt sev galu, bet tā vietā atgūs veselību un dzīvojas tālāk laimīgi. Pēc šī atgadījuma tūkstošiem cilvēku sākuši regulāri gulties uz sliedēm, mēģinot izdziedināt visdažādākās kaites. Cilvēkus nevarēja apturēt ne dzelzceļa kompānija brīdinājuma zīmes, ne policijas bargie sodi par gulēšanu uz sliedēm. Man ir daudz labāk. Jūt kaut kādu enerģiju. Nē. Tā bija, ja?
Tagad ir kaut kāda enerģija, vai nav? Nu, tā, ka es uz tevi skatos, man liekas, ka ir. Ja domājies, ja mēs Rīgā to pateiktu cilvēkiem, kas notic uz tramvajas sliedēm? Nu, tas ir jādara iekšā tajā žurnālā, ko ārsts tev nestāsta. Ko ārsts tev nestāsta? Potenci arī varot uzlabot. Vienkārši. Ir potenci labāk. Tu grūti jau pateikt tagad, ne? Vispār godīgi sajūta ir kaut kāda. Es jūtu tādu labāk. Stulbu sajūta, ne? Nē, nu man tāds jūta, tā kā man višķi tā elektrība tā kā ķermenī, tā kā trīts, tā kā višķi tāds viss tā. Es domāju, ka tas arī tāds tomēr viegls veids, kā, kad tu tā stāvi ceļš jau mugurieties pret vilcienu nākošo. Tu vienkārši var apsisties. Nu, te vienkārši kaut kādu dabūni tādu triecienu. Es nezinu, vai strāvu, bet triecienu tad noteikti dabūni. Veselība ir uzlabota, un arī policija ceļotājiem nav piemērojusi ne 3 mēnešu arestu, ne $1500 naudas sodu. Tāpēc ekspedīcija var doties tālāk, prom no Sumatras galvaspilsētas uz mazu pilsētiņu Berestagī, vulkānu Sibajak un Sinabung Pakājē. Līdz pilsētai ceļotājiem izdodas nonākt tikai novakarē. Berestagī jau krēslo. Tomēr ekspedīcijas komanda ir iedvesmas pilna doties iepazīt apkārtni. Čaļu bariņš atnāk, vienkārši uzpildījam bumbu, visi vienkārši ir atvērti un priecīgi un spēlēt, un uzreiz tur sadalās un atbalsta, un tur saspēlējās, un viss notiek baigi draudzīgi. Okay. Where do you come from? Europa Utara. Europa Utara. Yeah. Country? Latvija. Latvija. Latvia. Oh, yes, I know. All right. Let's play? Little bit? Okay. Come on. Okay. Are you good? Zelta buči, man ir zelta kēde. Salīdzinājumā pārējiem Eiropieši ieradušies diezgan bagātīgi ģērbušies priekš futbola spēles. Futbola mačs deva tādu foršu pozitīvu noti, kad es atbraucu un principā tāda pirmā iepazīšanās ar netiešiem vietējiem iedzīvotājiem, ar puišiem stadionā radīja tādu ļoti gaišu sajūtu. Un tā ļoti tas paliek uz nākošo dienu un vēl, kad tu zini, ka cilvēki ir atvērti, ka viņi ir laipni, priecīgi. Es domāju, tagad Indonēzijā tomēr kādu laiku klīdīs baumas par latviešu talantu futbolā. Protams, būs arī sarunas par slinkumu mazliet. Ja mēs ļoti neskrējām aizsardzībā. No Andris 2 reizes aizskrējies, 1 reizi. To sapratu, ka tu prātu var aizskriet, ar ķermenīti vairs neskrien. Tad tā apstājies brīži un domāju, Haidī kādas laikas skrien un nevar jau baltais skriet lēnāk par to mazo ātro. Es domāju, tad diezgan kurjos izskatās viss. Īpaši, ka viņiem, piemēram, laukums ir zālīti, tad ir smiltiņi, tad ir ķieģelīši, tad ir... To visu kopā sasliek, grib spēlēt futbolu, grib apstrādāt bumbu, grib viņam parādīt, ka mēs varam. Lai pašā laikā tu redz, ka tu priekšā mazas plikas kājiņas skrien. Man tāds novērojums ātri bija, ka pietrūkst tāds, man liekas, viņiem tāds izrāviens un tāds tā kā paņemt uz sevi. Un man liekas, arī tas ir viens no tādiem novērojumiem, kas salīdzinājumā ar Eiropu un Indonēziju un Āziju, ka tiešām Eiropieši vāk ir tādi individuālisti un darīt pašam tur ātri izdarīt visu un tā līdzīgi. Viņi vāk tādā grupā strādā un lietas dara uzreiz, atnāk uzreiz barā kaut ko izdarīt, nevis pa vienam. Tad man likās, ka viņi tā baigi neraujās virsū. Un tad es saprotu, ka man jāiet vienkārši uz priekšu. Un tad tur bija kaut kāda 1, 2, 3 piespēle, bet skaidrs katram čalim tas ir svarīgi iesist to golu, vai ne? Atskanot musulmaņu mošejas lūkšanu dziedājumiem, tad man šķiet, ka musulmaņiem vajadzētu reaģēt uz to, tad puišiem tomēr reliģija paliek futbols un tam dziedājumam īpaši uzmanība netiek pievērsta. Nē, bet galvenais, es fiksēju, ka viņiem ir tāds prieks. Nebūtu tāds prieks par to, ka viņš spēlē to futbolu, ka viņi sanāk, paralēli skan lūkšanās, mūzika. Es tā kā piebremzēju, domāju, pat būs kaut kas. Nē, jāiesit vārti. Jumpai! Terima kasih, sampai jumpa. What's your name? My name is Tom. Tom. Do you know Latvia? Yes, I know. Latvia? Yes, Do you know some football players as well? Yes, I know FIFA Club case. Ja tā godīgi, es pilnīgi neticīgi pagriezos, lai paklausītos, ko viņš teiks. Kā jau
kā jau cilvēks, kā viņš var zināt, kā izrunā Verpakovska uzvārdu, izrunāja, protams, spocīgi, bet skaidrs, ka tas ir Verpakovskis, skaidrs, ka viņš pieminēja Rubinu, pat Vitu Rimkus pieminēja. Tur liela paldies, jāsaka, ir tām, kas tās FIFA datorspēles, jo pēc tam es prasīju viņiem, lai nosauc vēl kādu tagadējo mūsu populārs futbolists. Viņš teica, ka viņš nav spēlējis jaunākās datorspēles. Tad ir mēs, kur viņš apakaļ kaut kādā laika posmā, kuriem jaunākās nav, bet tur ir Verpakovskis. Bet tas nozīmē, ka viņi ir pamēģinājuši spēlēt ar Latvijas izlasēju vai pamanījuši tas spēlētājs. Tā tāda forša ziņa. Un skaidrs, ka tas tāds pasauļošanās process, ka visi pasauli lēnām tomēr zina daudz zina vairāk, varbūt paviršāk, bet zina vairāk viens par otru. Un tāda laba sajūta. Tu vari labāk justies. Tev nav nevienam šausmīgi jāskaidro, kas tu tāds esi un ka tāda valsts kā Latvija eksistē. Ekspedīcijas turpinājumā ceļotāji dosies iekarot vulkāna krāteri 2 km augstajā Sibajaka kalnā. Uzzināsim, kā Āzijā palmu cīveti pārstrādā kafiju, un vai Sumatras džungļos vienatnē uzturēties ir omulīgi. Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Volkswagen Komerctransports un Gemos. Ekspedīciju piedāvā Turkish Airlines, Volkswagen Komerctransports un Gemos. Agrā rītā, neilgi pirms saules lēkta, ekspedīcijas komanda kopā ar savu jauno pavadoni Alī sāk kāpienu Sibajaka kalnā, kura virsotnē atrodas vulkāna krāteris. Ceļotājiem šī būs pirmā iepazīšanās ar Sumatras salas vulkāniem, kuru šeit ir simtiem. Sibajaka kalna virsotne atrodas 2200 metrus virs jūras līmeņa, un tā pēdējais izvirdums ir noticis salīdzinoši nesen, pirms 130 gadiem. Tāds divējāds sajūtas. Tu ieraugi vecā vulkāna miesā tādas izgraustas, nepārāk ergonomiskas trepes un celiņus, pa kuriem tad tu sāc savu ceļu augšup un šķiet, ka tu nonāc tādā turisma maršrutiņā, kurā tad, kā jau parasti turismā, tev ir sagatavots priekšnesums. Vairāk kā stundu garajā un diezgan grūtajā kāpienā Andris atrada sevī spēku ik pa brīdim filmēt arī savu filmu. Tā viņš neviļus atpalika no komandas. Te vairāk gaisa nedaudz. Tur ir džeki augšā. Šīs kāpiens ir traks. Nā brīdī, kad iet cauri tam tur. Kad tu atpaliec viens pats. Neumulīgi. Viņš tā neumulīgi. Kalnu taka ceļotājiem piedāvāja vēl kādu pārsteigumu. Vai zini, kas šis ir par karogu? Kanādā? Man ir aizmurē, man ir piķerēs vai nokrits jau? Nav, prom ir. Tev te bija kaut kur Kaut kur te esi uzspēl. Alī, skaties. Tāds pats tikai bez zelta līnijām. Latvijā? Ar otro reizi? Pat viņam es mācījis. Jā, Alī. Neatcerās vienkārši. Tu neatcerās, tik negodīgā vietā. Ņemam līdzi. Tas nozīmē, ka kāds te jau bijis pirms mums. Uzkāpis vulkānā, es pārsteigts secināju, ka neviens nemēģina man pārdot lavas gredzentiņu vai kā tas ierasts kaut kādu tirdzniecības vietiņu, kur tad notirgos kādu gabaliņu no tā vulkāna miesas. Tā ir laba sajūta. Tā ir laba sajūta, ka nav komercializētas tik tālu, ka padara to par tādu atkal cilvēka
mēģinājumu izmantot dabu. Tā drīzāk tāda vieta, kur mazliet apbrīnot dabu. Atstājot to lomu, kas dabai pienākās. Teiciet, ka cilvēks ir varens. To var teikt kaut kur Latvijā sēžot mazdārziņā. Bet cilvēku varenība nav vispār. Tev ir ļoti jāpaveicās, lai tad šo piedzīvojumu vispār ieraudzītu, jo pavadot pusstundu vulkāna krātera augšpusē, uz korītes, mēs redzējām, kā no skaistas debesis, no skaidra saskatāma krātera, viss pārvērtās patīkamā pienainā miglā, ierodoties mākonim, un tālāk šis mākonis pavada visu dienu aizķēries vulkānu korē, un es domāju, ka tajā brīdī tas turisma piedāvājums īsti vairs nedarbojās. Un te bija tādi mākoņi un migla, ka šodien te es pat neredzēju to sienu lielo. Tur lejā teica, tur lejā ir kaut kāds tur sēri, kas tur. Mēs neko neredzējām. Mēs paslēpāmies ar šiem mākoņiem, šiem akmeņiem, jo bija baigais vējš, bet riktīgs. Un kas ir tas? Tas ir Sinabunga kalns. Tas, kur bija izvirdums? Jā, tur bija izvirdums. Tas visu laiku strādā. Tik tuvu? Jā, tas ir tuvu. Tur mēs rīt dosimies. Tu esi par to pārliecināts? Jā, esmu gan pārliecināts, jo es tur blakus strādāju un dzīvoju. Vai tu esi bijis tur augšā? Jā, Vai tur lava arī kādreiz nāk ārā? tur iekšā ir lava, bet tā neplūst ārā. Jo Alī to apturēja. Tur pie paša vulkāna dzīvo cilvēki. Kas tas ir? Indonēzijas rieksti, bet mēs tos atvedām no Latvijas. Kālī! Neviens no jums nezinās, ka esat piekusuši. Pagarām vēl neesam. Svēt paņemšu. Tāda spocīga sajūta. Tagad es zinu, ka uzkāpt vulkānā ir forši. Ja gadās iespēja, vajag pamēģināt. Lai arī ceļotāji atrodas vairāk kā 2 kilometru augstumā, 7 no rīta ekvatoriālā Sumatras saule pamatīgi karsē. Tāpēc, šķērsojot džungļus, visi dodas lejā no kalna. Pēc gandrīz stundu gara gājiena Sibajaka kalna pakājē ceļotāji pamana mazu ceļmalas kafejnīcu, kurā var nogaršot slaveno Sumatras kafiju. Es nezinu, varbūt tikai man tas šķiet kā no goša trauciņa izķeksēta masa un ar kondensēto pienu visbiežāk samaisīta un tā kā liek dzert. Uzsildot. Es nekad neesmu to siltu gošu krāsu mēģinājis. Iespējams, ka ļoti līdzīgs rezultāts. No augstai tā garša ir drusku citādāka, bet tas, kāda ir tā struktūra, tāds biezenītis ar īpatnēju garšu, kas man garšo drusku pēc trūdiem. Iet ieviezināties šobrīd. Būs oliņi. Es gribu šitāt. Un te arī vīniņš izstījās. Mēs šodien dzērām kafiju, kurš izstās pats tur audzē, bet viņš nopērka kaut kādu maisiņu un aplēja vienkārši ar karstu ūdeni, samaisa un dzer tik iekšā. Tas ir tev, ja? Jā, bet tas var vienkārši palūkt, viņš jau ieplēja. Es gribu uztaisīt ar egenciju. Oliņu ar tēju. Jā. Tā, jā. Nomēģināt. Principā gogals un pavirši tēja. Tur vietējo nosaukumu es diemžēl nezinu. Ola ar melno tēju. Un pienu būtībā ar kondensēto pienu tika sajaukta, varbūt tika pārsaldināta. Vēl kāds ķīmisks šokolādes pulveris, nezinām iemeslu dēļ, tika uzbērts virsū. Un tas bija tiešām ļoti manām garšu sajūtām ļoti piemērots dzēriens, jo tā ola radīja tādu biezu, tumīgu tējas garšu, un es biju sajūsmā, meklēšu vēl. Jā, tas saudabīgais malūts balta kafija, tas jāizmirst. Te ir jāskatās formu, kā tiek pasniegts, un tas piens viņam ir kondensētais. Jā, un ar to saldināšanu viņam. Es esmu iemācījies Rīgā, piemēram, pa tēju nedzert cukuru. Bet te atnest tādu pilnpienu, tādu piebiezinātā pienu, pamatnīt cukuru un vēl drusku ūdeni, tad
Kalorijas šeit viegli zaudēt nav. Veselīgi. Healthy. Tas padarīs tevi stipru. Make you strong. O! Skatieties, brīnumainās pārvērtības. Ola ar te. Ar kādu kazāku. Tāds gogel-mogels tēja un tad šokolādīt virs. Ļoti salda, melnā tēja. Man garšo, nu, pa saldu, protams, manai gaumē. Kārtīgi garšīga kafija, sajūst tā kafija, vai viņa garšīga vai nav, tad tikai bez cukura. Ja cukurs noņem kur veidu garšu, tāpat kā armeņi saka, nav iespējams, nedrīkst sašlikt taisīt ar etiku. Tā ir lielākā kļūda. Gaļā jāgaršo pēc gaļas. Un tāpat man teica, tu gribi just īsti kafiju kaut kādā zemē, dzer bez cukura. Jo tad ir tā kafijas īstā garša. Te kaut kā tas jāizmirst. Ka Indonēzija ir viena no vislielākajiem eksportētājiem un audzētājiem kafijas, un viņiem arī tā, ko sauc par pasaules dārgāko kafiju, to Kopi Luwak. Kopi Luwak ir pasaules dārgākā kafija, un to iegūst vairākās Indonēzijas salās, arī Sumatrā. Tās dārdzības un kvalitātes pamatā ir mazu dzīvnieciņu Āzijas palmu civetu, dabiskā spēja pārtika izvēlēties pašus gatavākos kafijas krūma augļus. Kafijas krūmā pat ražas laikā ir gan negatavas, gan pārgatavojušās, gan ideāli gatavas ogas, kuru kvalitāti civete spēj novērtēt. Ceļojot cauri civetes barības traktām, kafijas ogas ārējā kārta noārdās kūņģa sulas ietekmē, bet pupiņas daļa paliek neskarta. Pupiņas tiek izvadīts no organisma kopā ar nelielu pupiņas iekšējo slāņu pārklājumu. Pēc ievākšanas šīs pupiņas tiek mazgātas un pēc tam grauzdētas. Līdz neseniem laikiem Kopi Luwak ieguva no civetu ekskrementiem, kas atstāti teritorijas iezīmēšanai. Taču mēģinot palielināt kafijas ieguvi, zvērus sāka turēt sprostā un piebarot ar cilvēku salasītām ogām. Interesanti, ka visā pasaulē gadā saražo mazāk par 1 tonu Luwak kafijas. Tomēr pārdots tiek krietni vairāk. Iespējams, ka to var kaut kā viltot, vai arī ieguvēji izmantot kādas citas radības zārnu traktu. Iepazīšanās ar Sumatru būtu nepilnīga, ja ceļotāji neizmēģinātu galveno vietējo transporta līdzekli – motociklu. Es zinu, ka ir cienījami saukt tos par motocikliem. Es tik un tā palikšu, ka tie ir mopēdi. Man uzkāpt ar kāju skāpšanu, nepiespiežot bremzes, nebija nekādu izredžu. Es abrīnoju, ka pat Strapcāns varēja pabraukt savām garajām kājām ar to agregātu. Kaut kam pa braukšanu droši vien nosaukt ir pāragri, kā mēs mēģinājām pārvietoties ar transporta līdzekli. Pusautomāts jauc galvu. Labi. Var jau būt, ka es kaut kā ļoti neveikli apsēdos. Varbūt man ir ļoti garas rokas. Tagad uzvelc ķiveru un parāda to, ka droši brauc. Kā uzrauj, Neitrālo rāda. Jā, neitrālo. Ok, laižam tālāk. Droši braukšanas skola. Ķiveru man derēts, nozīmē, ka daudz gudrāks es neesmu. Bet ne, forši, aparāts jau forši un pat kalnā uzgāja. Gan jau pabrauksim vēl atkal. Vulkānu, zemestrīču un tsunami gadsimtiem plosītā Sumatra 1000 jūdžu ekspedīcijas komandu pagaidām ir uzņēmusi ļoti viesmīlīgi. Lai arī ceļotāji ir gatavojušies dažādiem dabas untumiem, tomēr nokļūt īstā dabas katastrofā psiholoģiski laikam nebija gatavs neviens. Jau pēc nedēļas ekspedīcijas 2. sērijā ceļotāji dosies uz Alī ciematu, kas tiek atjaunots pēc nesenā Sinabunga vulkāna izvirduma, un paši nokļūs spēcīgā vulkānisko putekļu izvirdumā, kādu nav piedzīvojuši pat daudzi Sumatras iedzīvotāji. Kā viņiem veiksies, ko viņi ieraudzīs traģēdijas vietā, un kurā brīdī pieņems lēmumu atkāpties dabas katastrofas priekšā, uzzināsim jau pēc nedēļas ekspedīcijas 2. sērijā. Ekspedīciju piedāvā 1000 jūdžu ekspedīcijas idejas autori Edgars Zaķis un Ģirds Pakulis. Producents Attis Balodis. Operators Edgars Daugovanaks Vanaks. Montāžas režisors Jānis Dzilne.